Visiem sveiki, draugi, un tagad jūs esat manā kanālā. Un šodien mēs taisīsim manu akantu Ziemassvētku stilā, jo drīz jau būs jaunais gads un Ziemassvētki. Tagad ir 10. un sāksim šeit visu padarīt Ziemassvētku stilā. Tātad sāksim. Šeit, es domāju, būtu forši uzliksim, vai šitas būs labs. Te mēs liksim, ko varētu uzlikt? Varbūt šo? Nē. Te uzliksim šo, zeķi. Un te būs šitas. Un te, es zinu, ka man bija te kaut kur vēl Ziemassvētku. Šitā. Lūk tā. Un mums te tikmēr izskatās. Un tagad es domāju uzlikt favorīt brawleros. Tiku domāju vislabāk izskatīsies, jo zinu, ka man 4 brawleriem tas ar Semu būs. Time for an argy-bargy! Ar Semu diezgan, ar Semu. Un tagad mēs testēsim manējos skinus Ziemassvētku. Bet tieši tagad nē, bet jūs redzat šo cilvēku Nani fans. Viņš, jūs redzat labāk, viņš to neredzēs, labi. Ja jūs tā teiksiet par manu akantu, have knowledge būtu. Un, bet viņš uzdosies būt, tas ir viens lamu vārds angļu. Viņš vēl te smaida, es viņam uzrakstīju Nani fan vairs, mājies, citādāk kik. Un te vēl viena brīva vieta, varat pievienoties. Te jābūt vismaz 10,000, lai varētu pievienoties klubam. Ko, piemēram, ko? Stop. Ko? Kādā veidā viņam tas ir? 19. gadā akons tikai ar 17,000 trofeju. Akmens 19. blāns akons. Akmens dievs, eksperiments level 92. Un citā manā vecajā akontā bija lielāks. Kaut kā 900 T. Un ir tāds eksperiments level. Un šitā Mythic 1 bija. Kas man bija Mythic 1? Rangdam. Playtime's over, kids! Un tagad mēs paskatīsimies, kura man ir tieši tie skini jaunie. Man raksāmies, protams, arī tērām Legendary Staru. Es ielikšu to momentu vienā šortā. Ja nu kas, tāpēc jā. Tātad skatīsimies tēmas. Mums ir šitas. Mums ir tāds skins, tāds. Tālāk, kāda mums vēl skini ir. Lūk, šitādi. Tad sākam. Un taisēt tos skinus. Sāksim ar tiku. Un ko sākus taisīsim, tādā pārāk skaļu, un man nevarēs dzird. Tad varbūt tas pat vispār skaļu izslēgsim. Man vairāk noderētu šitā. Šitā. Tad labāk nedaudz skaļumu ieslēgsim. Stop. Tagad sākam maču. Lūk, tāda pretinieka mums ir. Un tagad mēs pušiem. Blauns, kas arī internetu nenotika. Labi. Tad es lāžu tiku. Akmens divs. Akmens divs. Skaņu un jā. Tāpēc jā. Un
Mēs zaudējām šo skinu. Nu, labi. Ok. 0-3, bet nepaskatīsimies labāk replayu, kur es spēlēju Melnrakstā. Un Melnrakstā sāksim, kur es ar tiku biju. Sākam replayu. Kad mēs kā viss sāksies, es lūk šitās ar tiku šo skinu. Lūk, es pušoju runāju. Nezinu, kāpēc Melnrakstā. Domāju, ka man skaņa bija ieslēgta, lai mani varēja dzirdēt, bet nevarēja. Izrādās, tāpēc es pēc tam izsalaboju. Lūk, es kā Loki diezgan labs bija vispār. Es viņu defensoju. Novērsu Hanku uzmanību. Es kā Loki vispār nulle reizes mira un uztais iekārtas 2-3 kilus pretniekam. Tagad es padodu šitam pasi un viņš golu. Tā sāks tā, ka es sāku šaut, lai varētu šitos tad divus jūs redzējāt. Es uztaisīju viņiem damage un atkal. Tā palaidu gadžetu, galvu un pēc tam gāju, jā, pēc tam es Loki, pēc tam es paņēmu bumbu. Man nogalināja, tā bija pirmā reize, kad es šajā mačā nomiru. Jūs jau paši to redzējāt. Tālāk es kā Loki vienkārši aizsargā, tas te vienkārši es te jau 2 gols. Tālāk skatāmies te. Nu viss. Bez sātiem būs tad. Tālāk mums bija tā, ka nākamais mačs mums bija tāds, ka lūk šeit. Es ar Franku biju star players. Tālāk šajos mačos divos biju pēc kādas star players. Ja nu kas. Un tagad es jums varbūt tās tagad pamēģināsim ar Franku. Davai. Ar Franku bija baigi labi. Un tas atkal būs diezgan labi ar to Franku. Un es aizmirsu pateikt, es vēl tādu Legendary Star dabūju Džakijai šito skinu. Jūs, ja dzirdat, kā es tur bļāviens. Tur tās, mans Dievs, es šo skinu jau sen gribēju. Tas jau bija diezgan sen. Ne, pirms dažām stundām. Jā, pirms kādas pusstundas bija tas. Un tā kā, jā. Tagad ņemam Franku un iesim mačā. Tātad, kā mēs redzam, pretiniekos mums pretiniekos veicais mitiks. Būs grūti izskatās, jo veicais mitiks ir tā kā tagadējais masters. Nē, tā kā tagadējais veicais masters. Jā, tagad veicais masters ir tā kā pro. Kad es tagad ažu. Tā bija! Edgar, davai, nāc. Kad es. Līdz tās bija dabūs kontru. Ļāviens. Varēju kontrot vienkārši. Labi. Varēju viņam pamēģināsim viņiem vārtus sadalzīt. Ir, draugi. Ir. Tas ir pats galvenais. Ir. Jā. Ko? Jūs redzējāt tur? Ak, mans Dievs. Ak, mans Dievs ir šokā. Edgars. Viens Edgars. Edgar, tu palīdzēsi. Baigais Edgar meins. Ak, mans Dievs. Ko? Kādā veidā? Gadieties. Kad vienkārši. Ko? Ak, mans Dievs. Man kādas statistika. Es nepaspēju paskatīties. Kāpēc skipoju? Labi, vienalga.
Un jau nu kāds rīt būs jauns Brawl Pass. Un man ļoti gribētos dabūt. Es jau ļoti gribētu dabūt no tā pasa. Sev, protams, ka visus 100 žemes te būs, te 50. Un jā, man to visu vajag. Te ir 200 kaut kur žemi būs, ar visu šo to Brawl Pass būs. Pusā mums ir 100 žemi, un šitie te vienkārši kopā būs. Ekskluzīvais skins, protams, ka Troma. Tagad ir Troma skini. Paga. Kengi. Tas ir Troma skins. Ok. Tad atkal Pēteris man zvana. Labi. Tālāk mums ir tā, ka mēs tagad mēģināsim Ašu un to te Samu, vai ne? Draugi. Jā, Ašu un Samas. Tā, tad meklējam viņus. Ašu. Un tagad sāksim maču ar Ašu. Ja zaudēsim, skatīsimies replay. Ok. Ko? Kā jau kāds dabūja skinu to? Paga. Ok. Kas tas par brito bandīto? Labi. Nē! Man viņi sakaicināja. Es vajadīšu šito. Saņemat. Vienkārši atā, sakat sev. Lai. Sora. Nē, jā, lūdzu, lai paspēju. Lūdzu, man ietīmiet paspēlēt. Atdzīvoties. Ok. Lāžu. Štos. Viņam brāl vajadzēja glābt savējo tīmeitu. Ak, man sies. Kāpēc viņš viņu glābt varētu nolināt? Slikti iet. Slikti. Padodu. Te jau. Viss? Joši. Ko? Nē. Cik slikti. Labi, skatāmies replayu. Labi, tagad skatīsimies replayu. Replays. Kuras ir šo replayu? IRS. Lūk. Ir replays ar ešu. Pēc tam būs. Labi, tad. Gabu. Lūk tāda man tīmeidi. Jā. Un skaties. Otrais ir random. Tā ir viņu lielākā kļūda. Skaties. Es, kad tur eju, negaidīju tā brīdis manīm snīgojas, bet tā nevajag viņu dasat. Un tas bija stūbi, ka jā, mūsējies vienkārši atkal. Tagad viņi vispār, lūk tā dara. Tā vispār pasaules lielākā kļūda. Un es pat nenomiru. Viņi to saprot. Un tagad es vienkārši ņemu un dodu pasi. Viņš, protams, nepaņēma muguzu. Tālāk. Es mirstu, jo man vairākumā. Un pēc tam viņš izdomāja solo darīt un viņam nekas iet. Tālāk Džekumats kaut kāds. Nu jā, viņš iesta, jo viņš vienkārši gāja pa tīru vietu. Viņš vispār neko viņam nedarīja. Tāpēc tā bija viņa lielākā kļūda pretinieku komandā.
Tālāk mums tā. Sāksim tagad ar Semu, cerams, mēs šito maču ar Semu uzvarēsim. Jetīsam skin. Tas ir Ziemassvētku skins, bet es to skinu dabūju vasarā. Ziemassvētku skins vajadzēja dabūt Ziemassvētkos. Vasarā es viņu dabūju. Ak, mans Dievs, cik tas neloģiski. Labi, turpinam. Ok. Atpakaļ. Paldies. Nogalnā. Tagad vienkārši es uzpašoju un viss. Ko? Kā viņš? Uj, nē. Saņems. Nē. 0-1. Kā man tik labi gāja, tomēr manējie randomi. Neko nedarīja, vienkārši neko. Lai mūsu komanda uzvarētu, vienkārši neko. Ok, es nogalināju vismaz 2. Iko. Kā? Nu kā? Ko? Vismaz kaut kā izdarīja man. Storage-ojos reāli. Ļāviens, Ok, skatīsimies at replayu. Tas ir garlaicīgi, bet nepareizais draugi. Labi, davai tad paspēlēsim ar citu labāk. Vai jums ir interesanti? Gribas redzēt? Labi, es tur biju jau kā star players. Tā, ko te tas mačs? Sākam, skatīties. Apskatieties kādi pretinieki. Apskatieties. Bro, es varu tehniski visu darīju solo. Tā teikt. Jo es uzreiz parādu kā rodziņu, uzreiz 2 novācu. Pēc tam melšu Mortis. Un Kenji, jā. Man būs palīdzēja, bet jā. Tas man nedaudz palīdzēja. Tālāk. Sarkal, pušoju. 2 jau kīlu. Bro, 2. Un, jā, tālāks nomaru. Bastara kļūda, kā viņš vienkārši gāja prom tajā vietā, lai pasargātu vārtus. Tā ir viņa lielākā kļūda. Kā 400+ trofejās? Tā dara. Kurš tā dara vispār? Saproti, ja kaut kādi boti tajās 100-200 trofejās tā dara. Labi, tas ir saprotami. Piemēram, man tā dara ar Miplu, bet es pats ar Miplu esmu kā bots. Un tad jāspēlē ar tīmu. Tāpat arī man ar šeit ir, bet es kaut kādā veidā tiku ārpus. Jā, protams, man ar šo sūdīgāk iet, bet tas man ir tāds labāks upgrades. Es, protams, dabūju šo skinu arī būtu forši. Protams. Sākumā, kad šis skins vienkārši tikko uzradās, es domāju, ka šis brawlers, tas brawlers būs kaut kāds ļoti labs. Un, jā. Un mēs vēl neiekļāvāmies laikā, lai testētu tos skinus, bet daļai patestēsim. Vēl 1 minūtīte ir. Ok, pacentīsimies par... Es nejautāju, par ko es runāju. Vienkārši tas draugs, kurš man palīdzēs pārtaisīt labākus video. Viņš, jā. Tādu daram. Testēsim šo skinu. Tātad. Kāda tā? Ļoti labi attāki. Ļoti forši. Tāks. Ļoti labi vispār izskatās te viss. Un, jā. Ko? Ha? Un tagad skaties. Tad mēs apsājamies. Un visi tika nogalināti. Tik labi. Ok, sapratām. Viņš ir labs. Gēglis skins ir foršs un jā. Vēl mēs sapratām.
Un tagad nākamajā Ziemassvētku skinu kolekcijā. Dark Winter Tales. Tas ir vienkārši Bravely Days. Tas ir Dark Winter Tales. Jau mēģinājām šitos te divus, bet tagad mēģināsim šitos. Un tev ir Legendary. Viņš kādreiz kas bija Epic 2023. gadā. Un tad es ļoti gribēju dabūt Chesteru. Ok. Dājās, esmu vēl 2 minūtītes vismaz. Davai. Jā, ok. Kā galvenā? Diezgan labi šoti. Šoti īstenībā nav tik labi, bet vienalga. Kad viņš jumpo, ļoti forši kā paliek sniegt. Jā, tas ir ļoti labi. Ok. Tas tik labi izskatījās. Draugi, tas tik labi izskatījās. Un tagad. Un. Labi. Normāls foršs skins izskatā vispār ļoti forši izskatās. Jā. Grīnšam šis skins patiktu. Grīnšam, ja godīgi. Tagad mēģināsim Legendary skinu, kurš īstenībā ir Epic skins. Nādēļ, kāpēc viņu sauc par Epic skinu, jo kādreiz 2023. gadā šis skins nebija Legendary. Viņš bija Epic. Labi. Ko? Ak, man dzīvs. Smuki. Ok, tagad mēģinam. 1, 2, 3. Smuki. Labi. Šo skinu novērtēt visi ļoti labi. Atcerieties, ka par to skinu, kur es dabūju uz Lekiju, domāju, ka man skaļi nebija ieslēgta, bet piedodiet man, lūdzu, piedodiet, es šo nožēloju, ka es nepārbaudīju, lūdzu, piedodiet man, lūdzu. Ļoti ceru, ka jūs man piedosiet. Labi, ar šo mēs beidzam šo video, un visiem atā, draugi!